Ceļš uz finansiālo brīvību kļūs par jūsu privāto finanšu konsultantu, kas noderēs visas dzīves garumā. Ņemiet vērā grāmatā ietvertās gadu tūkstošiem senās gudrības, un nauda kļūs par jūsu sabiedroto un vienu no dzīves balstiem. Tā raksta un saka vācu finansists Bodo Šēfers savā grāmatā Ceļš uz finansiālo brīvību. Reiz mūsu raidījumā un arī ārpus tā sabiedrībā Vija par šo grāmatu izteicās ar lielu entuziasmu, ka tā esot labākā grāmata, kas ir sarakstīta pēdējos 50 gados par naudu. Lūk, kam tad vēl pajautāt, ja ne pašai Vijai, kāpēc tāda sajūsma? Tāpēc, ka grāmata patiešām pastāsta, kā dzīvot ar naudu. Parasti šādas grāmatas šajā naudas nozarē ir ar saukļiem nopelnīt vairāk, kā nopelnīt, kā kļūt par miljonāru. Šī grāmata ir vienkārša saruna ar lasītāju. Kā pārveidot savu attieksmi pret naudu un līdz ar to arī iegūt naudu. Nauda neapšaubām ir mūsu dzīves daļa un lielā mērā tas, ko mēs domājam par naudu. Kā mēs to uztveram, kā mēs ar to rīkojamies, nosaka visu mūsu dzīvi. Tad lūk, lai dzīve būtu patiešām patīkama, lai dzīve dotu labumu sev, tuviniekiem, lai ģimene justos droši, ir jāmāk rīkoties ar naudu un jāmāk ir domāt pareizi par naudu. Šī grāmata sakārto mūsu dzīvi no iekšienes, un manuprāt, bērniem naudu vispār nedrīkstētu dot, pirms viņiem nav iemācīti principi, kas ir šajā grāmatā. Un man jāsaka, ka mums pavisam drīz arī būs Bodo Šēfera grāmata par naudu tieši bērniem. Kā sevi pieradināt pie naudas, kas parasti izraisa uzreiz klausītāju iebildumus. Visvienkāršākais padoms. Nesājiet maciņā lielāku naudas zīmi un to neiztērējiet. Pirmais, ko cilvēks saka, bet man taču var nozagt, man var pazust un turklāt es iztērēšu. Ko Bodo Šēfers saka par šiem 3 argumentiem, patiešām ir vērts izlasīt. Vai Šēferam pašam nekad nav bijušas finansiālas problēmas? Vai viņš to piemin tomā grāmatā? Tas ir interesanti, jo tieši tādēļ viņš ir sācis rakstīt, ka jaunībā protestējot pret vecāku, taupīgumu, ļoti pedantisko attieksmi pret naudu un ieejot mūsdienīgajā sabiedrībā, Bodo Šēfers ir gribējis dzīvot laikam līdzi un ir ņems kredītus, attīstījis uzņēmējdarbību, daudz tērējis, jo mums taču ir vajadzīgs dzīves stils, un tad ir attapies, ka viņam ir ļoti lieli parādi. Kā viņš ir savu dzīvi saglābis, viņš to netura noslēpumā, viņš dalās ar mums, kā tikt ārā no parādiem. Ja tu esi parādos, kā tev rīkoties ar naudu? Man ļoti patīk tā vieta par tādu to naudas apjomu, kuram tomēr ir jābūt un kuram ir jābūt slepenam. Ir katram cilvēkam jābūt naudai, par kuru nezina neviens, kā tikai šis pats cilvēks. Ļoti daudz, ļoti interesantu praktisku padomu, un ko es gribētu uzsvērt? Autors ir vācietis. Parasti šīs grāmatas raksta amerikāņi. Bet tas, ka Bodo Šēfers ir vācietis, nosaka patiešām reālu, praktisku, pedantisku attieksmi pret naudu, pret saistībām, pret darbu. Jo pats galvenais tomēr ir tas, ka nauda neaug kokos. Naudu var nopelnīt ar darbu, un arī rīcība ar naudu ir zināms darbs pie sevis, ar savu uztveri. Tā kā grāmata ir tāda, kura varētu mainīt cilvēku dzīvi. Lūk, citāts. Nekad un neko nedariet tikai un vienīgi naudas dēļ. Nekad neko nedarīt naudas dēļ, tikai un vienīgi. Vai... Tikai naudas dēļ. Tikai naudas dēļ nevajag tiešām darīt neko. Reizēm mēs varbūt nedaudz jaucam to, ka mēs kaut ko darām dēļ lielākas naudas, bet patiesībā jau mēs domājam par citiem labumiem. Un ja tev ir ģimenē ļoti liela vajadzība, bērni ir jāskolo un tu uzņemies darbu, kurā maksā vairāk, tu taču to nedari dēļ naudas, tu to dari dēļ ģimenes. Tāds varētu būt skaidrojums, jo tikai tas, ko mēs radām, ir tas, no kā mēs arī pēc tam dzīvojam. Un Bodo Šēfers šajā grāmatā sniedz fantastiskas atbildes, bet tiem, kuri ir parādos un kuri neredz izeju no parādiem, šis finansu konsultants sniedz padomus, kas patiešām palīdz sakārtot domas, sakārtot savu finansiālo situācijas risinājumu un
arī tādu morālu stiprinājumu var dot. Mēs uzklausījām divus cilvēkus, darbīgus cilvēkus. Arī viņi izteicās, ko viņi domā par naudas realizēšanu, krāšanu, mainīšanu. Un tas viss notika kādā interesantā vietā, neprastā veikaliņā Indo. Es pat arī braucu uz Indiju, un man patīk viss, kas tur ir. Man patīk arī šis Indijas dzīvesveids, reliģija, kultūra, domāšanas veids. Kā viņu attieksme pret naudu? Viņiem vajag pavisam maz, un te ir arī tā atziņa, kad, ko uzskata par bagātību, jo viens par bagātību uzskata varbūt, ka viņam ir ļoti daudz miljonu, viņam ir dārgas mašīnas, jahtas, lidmašīnas, un tikai tad viņš sev uzskata par laimīgu un bagātu, bet citam bagātība ir vienkārši, kad ir ko paēst. Bagātība patiesībā ir ļoti relatīva lieta, ja, kas vienam daudz, tas otram maz un otrādāk. Un vēl, teiksim, ko es guvu tādā veidā, ka nebaidīties, ja, jo tur, kur ir bailes, tur sākās stagnācija, un ja ir bail, tad neko arī nevar izdarīt, ja, un tas ir tas traucējošais moments, un šī grāmata, principā, kopumā, es domāju, tieši latviešiem arī būtu jāizlasa, lai viņi beidzot nebaidītos uzsākt, jo latvietis ir tāds ļoti pieticīgs, kautrīgs kaut kur, jā. Lai ar uzņēmē darbību nodarbotos, ir vajadzīga pašapziņa. Un tas ir viens no pirmajiem nosacījumiem pašapziņai, un viņš šeit par to ļoti būtisks lietas saka. Pie mums Latvijā, piemēram, daudz čīks, ka neko nevar izdarīt, ir visādas problēmas un tā tālāk, jā. Šeit viņš ļoti elementāri pasaka. Meklē savu ceļu tur, kur neviens cits neko nav izdarījis. Ja? Tu to darīsi, ja tev ir pašapziņa. Tu gribi būt vienīgais starp daudziem, nevis starp daudziem vienīgais. Ja? Un, teiksim, šajā kontekstā, piemēram, mēs esam iztaisījuši vienu lietu, kas attiecās uz šo te skapīti. Tās ir rotas lietas, kas ir izgatavotas no mūsu Latvijas jūras akmeņiem. Ja? Šī radās ideja, pirmkārt, lai celt latviešu cilvēku pašapziņu, lai dainotos ar to, kas mums ir. Tie ir Saukrasta jūras akmentiņi, ko jūriņi skalo ārā. Viņi ir ar dzintara gabaliņiem iekšā, ja, un veidojās vispār ļoti skaista lieta, ko nedara neviens. Mēs esam vienīgie Latvijā, kas taisa šādas rotas lietas. Tas šaher-maher laiki pagājuši. Ja. Šeit latviešiem ir bijuši cilvēki, kas ir strādājuši. Ja. Un tātad šeit vajag vispirms noliekties, akmentiņu pacelt, tad viņu apstrādā, tad ielikt sirdi, lai uztaisītu, lai harmonizētu viņu, un tad visiem prieks. Šeit ir vēl viens tāds interesants piemērs par to, nevajag baidīties no parādiem. Ja viņi ir, tad vajag ar viņiem cīnīties, vajag šos jautājumus risināt, jo ar parādiem tu vari ātrāk pātrināt savu biznesu, savu izaugsmi, bet nedrīkst krist iekšā patēriņu parādos. Ja? Tas ir vismuļķīgākais. Ieguldi naudu, nopelni un pēc tam pēc, ko tu gribi. Tieši šī parāda nodaļa šeit ir ļoti vērtīga. Vajag izlasīt, un tad arī ir kādreiz ļoti grūti cilvēkiem pieņemt to, ka tu apzinies, ka tu esi muļķīgi kaut ko izdarījis. Ja? Nu, vajag to krupi norīt, ja? Un mēģināt sev mainīt. Un tad arī mainīsies gan parāda attiecības, gan naudas attiecības, kam šodien viegli iet. Bet šī grāmata ir noderīga, lai tik tiešām mēs izkārpītos un varētu ieiet jaunā pozitīvā attīstības fāzītē. Cilvēks, teiksim, vecumdienās varētu saņemt to, kas viņam pienākās, bet Šefers viņš saka, ka tomēr par to domājiet. Domājiet par savām vecumdienām neatkarīgi no tā, vai jums tas pienākās vai nepienākās un cik pienākās. Domājiet paralēli, jo ir tāda situācija pasaulē, visā pasaulē, ne tikai Latvijā, kad var notikt tā, ka vienkārši to cilvēku, kas būs gados, būs krietni vairāk, un tie, kas ir jaunāki, viņi nespēs, teiksim, to, nespējas visu uzturēt, jā. Šāds variants. Un es domāju, patiešām, katram tomēr ir paralēli vēl jādomā. Jādomā par kaut ko, kā sevi pats varētu arī nodrošināt. Es tomēr neesmu finansists, un šāds grāmatas man vienmēr var sagādāt problēmas, jo ir skaitļi, tabulas, bet šeit ir ļoti vienkārši vērtības, stratēģijas, un tad, kad man ir zudusi duša, tad beigās ir idejas, spēka idejas, lai es atkal atgrieztos uz savu pareizā ceļa. Tad ir jau finansu padomi. Un kā izveidot savu sākuma kapitālu, kā to pavairot, kā ļaut, lai gadi strādā tavā labā, kādas kļūdas parasti pieļauj cilvēki. Tā kā ļoti praktisks finanšu ceļvedis. Pat ir dotas tabulas, kā vieglāk aprēķināt procentus un saprast, kā vairosies jūsu kapitāls. Arī, protams, par to, kā iegūt šo sākuma kapitālu un pārvarēt visus kārdinājumus. Tā kā ir arī dažādi apgalvojumi,
kuri šajā brīdī mums varētu likties nevietā, kā piemēram inflācija ir jūsu draugs, pamatprincips jāriskē un ir arī par sakāvēm. Tā kā visiem tiem dzīves gadījumiem finansiāli padomi. Šēfers ir brīnišķīgs psihologs, jo viņš ne tikai apgalvo, viņš arī beigās uzdod jautājumu, kā ir ar jums, bet kā tu atbildētu, ko darīt tad un kā rīkoties, ja nav nekā? Es teiktu, ka tā, ka nav nekā, nemēdz būt. Ja ir tā, ka nav nekā, ir ceļš, kā cilvēks ir nonācis pie šī nekā, tad ir arī jāpārvērtē savs dzīves gājums. Un arī šajā ziņā grāmata sniedz atbildes. Vispirms ir jāsaprot, kāpēc ir noticis tā, kā ir noticis. Un tad ir jāmeklē izeja. Skatos, ka nav nekad tā, ka mums uz galda nebūtu nekā, un es skatos, ir gana daudz jaunu, ko mēs lasām jaunu. Pavasars. Sējas laiks, ko šogad sēsim. Ļoti mūsdienīga grāmata Sakņu dārzs. Mana mamma ļoti ir aizrausies ar savu mazdārziņu, un es no šīs grāmatas viņu lieldienās nost nevarēju dabūt. Viņu ārkārtīgi sajūsmināja idejas, kā kartupeļus var izaudzēt pat spainī, konteinerā. Kā dārziņš var būt tad, ja tev ir vienkārši bruģēts pagalms. Kā dažādas garšvielas, sakņaugus audzēt starp puķiem. Un grāmatas iekārtojums pat ir tāds pulksteņa rādītāja virzienā, vienkārši aprakstīts, kādi augi ir pamīšus jāsēj, veidojot ļoti skaistus stādījumus, cik dekoratīvi var būt kāposti, kur likt dilles, kā pupiņas var salikt starp puķēm un cik tās skaisti izskatās. Diēta atbilstoši ģenētiskajam kodam. Mēs jau zinām, ka ik pa laikam diētu pasaulē ir tādi jauni modes viļņi. Pavisam nesen asinsgrupu diētas. Tagad ģenētiskais kods. Kā to noskaidrot? Ko ēst? Ko neēst? Es no savas pieredzes varu teikt, visas teorijas ir labas, visas diētas ir labas. Tajā brīdī, kad jūs tam noticat un ar iedvesmu sākat kaut ko darīt savā labā. Manās rokās ir Hugh Laurija grāmata Ieroču tirgonis. Zinu, ka Latvijā ļoti daudzi ar milzu aizrautību skatas seriālu par doktoru Hausu. Lūk, šis doktors Hauss ir uzrakstījis grāmatu. Varat ticēt, varat neticēt. Grāmatu lasīt ir ārkārtīgi interesanti, sarkastisks. Tieši tāds kā šis grāmatas varonis ir arī Hugh Laurijs rakstot grāmatu. Vai tu skaties seriālu doktors Hauss? Ja esmu mājās, noteikti. Lūk, nākamajā raidījumā mēs pavisam nopietni un dziļāk analizēsim šo jauno grāmatu, kur angļu aktieris, mūziķis, komiķis Hugh Laurijs mums stāsta par to pasauli, kur tiek tirgoti ieroči, notiek noziegumi, bet tas viss būs ar smaidu. Jā, un es noteikti atnākšu ar spieķīti. Nelielajā kabatas grāmatiņu sērijā ir iznākusi Somerseta Moema Mrs. Kredoka. Somerseta Moema mēs pazīstam no grāmatām Teātris, Cilvēcisko kaislību Jūks, un tagad šī grāmata. Grāmata par laulību. Par to, kā sieviete laulībā grib identificēties ar vīrieti un beigās konstatē, ka viņas nelaime ir tā, ka viņa ir vīrieti ļoti mīlējusi, bet beigās pārstājusi mīlēt. Tātad tiem, kuriem nav tikai attiecības, kā tas šobrīd mēdz būt, bet kuriem ir laulība. Tie cilvēki atradīs šeit pazīstamas izjūtas un, protams, priecāsies par lielisko autoru stilu. Un vēl atkārtoti esam izdevuši Herbjorgas Vasmu Dinas grāmatu. Šo grāmatu mēs esam izdevuši reizes 3. Un tagad tā ir iznākusi mazajā kabatas grāmatu ciklā, neliela, viegli paņemama līdzi ceļojumā. Brīnišķīgā, skaistā, kaislīgā, noslēpumainā Dina noziegumi 19. gadsimta Norvēģija. Tas, kas vilina latviešus, tiem, kas nav izlasījuši, iesaku šo grāmatu nopirkt un izlasīt, jo šoreiz tā nebūs tik dārga kā lielos cietos vākos. Un tad mazajiem futbola mīlētājiem priecīgs pārsteigums. Tuvojas lielais pasaules čempionāts, un šeit ir atjautības spēles, prāta asināšanas uzdevumi. Vidū ir arī uzlīmes. Un tad ir visi interesantākie rekordi
futbola. Ir tabulas, kuras var aizpildīt, domājot par iemīļotajām komandām. Tātad grāmata, gaidot futbola čempionātu, un jāsaka, grāmatas beigās vēl ir visu atjautības uzdevumu atbildes. Jāteic, ka ne tikai mazajiem, tas jau arī mazajiem Andrim derēs, jo Andris arī seko lieliem futbolam, tā kā, nu... Es ceru, ka kopā ar dēlu, tu taču lasi kopā ar dēlu grāmatas. Viņš vairāk jau nekā es, bet par futbolu mēs visu kopā. Visu aprīli mēs gaidām jūsu komentārus par grāmatu Klejotāji. Tas ir romāns autoris Stefānija Meiere. Kāpēc tieši par šo romānu? Tāpēc, ka šis ir viens no vispirktākajiem romāniem apgādā Zvaigzne ABC. Un iespējams daudz jau to ir izlasījuši vai vismaz šobrīd lasa. Lai kādu ieintriģētu, kurš vēl nav sācis lasīt, lūk, maz citāts no romāna. Mūsu pasaulē ir iebrucis neredzams ienaidnieks. Cilvēki kļūst par iebrucēju dvēseļu nesātājiem. Un viņu prāts pieder ienaidniekiem. Kaut arī ķermenis paliek neskarts un ārēji dzīve turpinās tāpat kā agrāk. Lielākā daļa cilvēku ir padavušies. Kam tad mēs esam padavušies un kas notiek tālāk? Uzzināsiet, ja izlasīsiet šo romānu. Bet mēs gaidām jūsu komentārus, sūtiet tos uz apgādes Zvaigzne ABC mājaslapu ar nodaļu norādi uz TV dzīvīti. Un tur arī būs sadaļa vērtēja lasītājs. Interesantākā komentāra autors, protams, balvā kāda jauka grāmata un apgādes Zvaigzne ABC. Jā, skatos, ka pulkstenis rāda, ka laiks parolei. Parole no Bodo Šefra grāmatas Ceļš uz finansiālo brīvību. Runa patiesībā nav par naudu, bet gan par savdabīgu enerģijas formu. Jo vairāk enerģijas novirzam patiesi svarīgām dzīves jomām, jo vairāk naudas saņemam. Pasakot paroli naudas saņemam, šo grāmatu visu nedēļu apgādes Zvaigzne ABC veikalos varat iegādāties ar 15% atlaidi. Naudas saņemam. Atgādinu, ka šo raidījumu varat redzēt arī internetā, Zvaigznes un dzīvītes mājaslapā. Raidījums vēl nav beidzies. Jo īpaši pavasarī, kad rodas nespēks, parādās miegainība, lieti noderēs bezrecepšu preparāts no Austrijas ķēves piena kapsulas ar selēnu, kā arī ķēves piena kapsulas ar acetofilām baktērijām, kāliju un magniju, kas palīdzēs stiprināt ne tikai organismu, bet arī imunitāti. Kā zināms, ķēves piens satur vitāli svarīgus vitamīnus, minerālvielas, mikroelementus un fermentus, kuri cilvēkam nepieciešami katru dienu. Ķēves piena kapsulu lietošanas rezultātā jūsu organisms tiks aizsargāts pret radikāļu iznīcinošo iedarbību. Tas uzlabos asinsriti, veicinās stresa simptomu likvidēšanu. Savukārt ķēves piena kapsulas ar acidofilām baktērijām, kāliju un magniju lietošana nodrošinās gan zarnu mikrofloras atjaunošanos, uzlabo minerālvielu uzsūkšanos, aktivizē enzīmu, olbaltumu, ogļhidrātu un tauku vielmaiņu. Palielinās hemoglobīna līmenis, kā arī uzlabojas sirds un asinsvadu darbība. Kā arī ar ķēves piena kapsulām veic osteoporozes, onkoloģisko slimību, tuberkulozes profilaksi. Ķēves piena kapsulas pieejamas aptiekās visā Latvijā. Tālrunis uzziņām 675 64 65 8. Rīga, Kastrānas iela 1/2.